Kur plūst tava enerģija? Uz iekšiņu vai uz āriņu? Kreisā auss pastāsta par to, kas cilvēks ir, bet labā auss par to, ko viņš ar to dara vai nedara. Kreisā auss spoguļo iekšējo pasauli, iedzimtību, bērnību, privāto dzīvi, emocijas, jūtas un iedzimto potenciālu. Tātad visu to, kas notiek iekšpusē. Kreisā auss rāda, ko cilvēks jūt savā iekšienē, un nevienmēr demonstrē uz ārpusi. Piemēram, izteikta, labi veidota kreisā auss nozīmē spēcīgu emocionālo inteliģenci un dziļu iekšējo pasauli. Noslēgta vai vāji attīstīta kreisā auss nozīmē, ka cilvēks var slēpt savas jūtas un būt emocionāli ļoti atturīgs. Savukārt labā auss spoguļo ārējās pasaules tēmas, sabiedrību un sociālās lomas, darbu un karjeru, komunikāciju un dzīves virzienu. Tātad, ko cilvēks dara ar savām iedzimtajām spējām un talantiem? Labā auss parāda, kā cilvēks funkcionē ārpasaulē un cik daudz enerģijas viņš iegulda savā pašrealizācijā. Piemēram, spēcīga labā auss nozīmē aktivitāti, ambīcijas un spēju sevi apliecināt, bet vājāka labā auss nozīmē mazāku interesi par statusu, karjeru vai sociālo lomu. Pašam savas ausis ir ārkārtīgi grūti analizēt, bet pavēro, kādas ausis ir taviem apkārtējiem, un ieraksti komentārā, vai tavi novērojumi atbilst maniem skaidrojumiem.